Ja te var redzēt to smalkumu, kas bija raksturīgs tam rokoko, ja? Tas visu no porcelāna, viss tās puķītes. Un kāds smalkums tam visam. Sveiš tur ir. Smaržu vāns. Šeit ir meisnes, jā? Mēs varam paskatīties. Izskatās, pēc stila izskatās. Jā, meisnes, jā. Un šis? Nu tā kā tā, te es baigi neiedzināšos. Es Viss skaidrs. Jums var nu pa kroku. Nē, tu. Un tad ir asimetrija un gan izdevies pogriezums, neatkārtojā. Vairāk vai mazāk. Tas, ko es ir krēsls. Katrīna otrā uziņas vismaz ir sēdējusi. Un, jā, tā kā notiek izrakumi Pompejā, Romā, viņi sāk pētīt šo antīko kultūru un grib ieviest savā arhitektūrā. Un arī mēbelēs. Te tiek kopētas tās senās Romas šīs te formas. Nu, lūk, un Katrīna otrā uzaicina tādu Čārlzu Kameronu, kurš ir veicis izrakumus Pompejā, veicis mērījumus, izdevis jau grāmatas. Tad viņi uzaicina viņu kā lielu speciālistu pie sevis, lai viņš uztaisa viņai pārbūvē Carskoju silo, to ēku, jo uzskat viņu par baigo šo te antīkās kultūras sekretēju. Un tad viņš izveido to zaļo ēkanu zāli un šī te garnitūru. Tāda veida. Pils deg 3 reizes, vienmēr tiek atjaunotā, bet mēbeles tajā laika periodā tiek pārpārsotas, un veicot restaurāciju, mēs tekmies to grāmatu līdzi, bet veicot restaurāciju, viņš pārprāsos no 4 reizes, un beigās viņš bija balts, es nemaldos ar zaļiem šiem te, un atsadzot šo krāsas slāni, mēs atklājām to patieso, ka viņš ir bijis tāds kā zaļai ēdamzālē, gaiši zaļais solis ar baltu. Viņš bija tik tālu pieliec, ka nevarēja redzēt šos pogriezumus. Un te, kad notupjās, var redzēt, šī te nav, es neesmu šito pārkrāsoju. Tas ir vienkārši uz kaupa, kad atsadz nostos krāsu slāņus, un lēnām atkas. Un pilnīgi var redzēt to, ka tas meistars ir ar roku vilcis šīs te no lapiņas. Tā viņš bija nokrāsots vienkārši baltas, neviena. Un kanelūras bija arī baltas, bet viņas ir zaļas. Bet tas ir tas vienīgais, tas Pētera krēsls. Jā. Un tas ir vienīgais Pētera krēsls savādā. Krēsls, bet šeit ir tas ir Krievija. Šis ir Francija ar Aubusson uzņēmumu to Borlēnu. Taisnās formas, un šī ir Anglija. Un tāds, ko mēbeļu izgatavotāji Adama stilotiem te krēsliem. Vāzi, tad ar paceļ priekšā ir. Jā, un tās ir kā atdarinās no antīkās kultūras, tad ir urnas, un tur stāv iekšā kādas vietas. Un šis ir Latvijas no Gatādas smojušas krēslim. Un Pētera krēsls oriģinālais, kas ir bijis Pētera laikā, viņš tika atvests Zirnavās. Protams, viņam nebija viena kāja, viņš bija principā grausts, kaudzībai. Visu viņu kolēģis Milnis atrestaurēja, Vardova Daiva jau vairāk attīstās Francijā, Krievijā, Napoleona kara laikā. Napoleona kara laikā, un tāpēc viņš ir tāds tumšas, tās spilgtas izteiktas krāsas, bronzas aplikācijas izteikts, un zeltījums un bronza vairāk. Un šis teikums ir arī no Krievijas, no Polovas stils, ko Andrejs Voreņīkins ir pēc viņam nestā izgatavot, arī bija ļoti sliktā stāvoklī. Mēs viņu dabījām principā bez tapsējuma, un ļoti daudz zudumi, tagad 2 gabaliņus tikai. Es jau tā veidā mēs atrastāvēju, un Intriland ir tas, ka viņš ir atdots Gamzas darbnīcā, es zināms pat kur, jo viņu taisīja kā Marijas Fjodorovas, Marijas Fjodorovas nastēja toaletes telpai. To stāv nozīmē, ka viņi krāsojās. Ģērbs.
Un Andrejs Voronīgins ieviesa tajā laikā šīs te parāds mēbeles, kas ir nērtas sēdēšanai, bet labi izskatās un attiecīgi šo te, sadzīves mēbeles, kuras ir ērtas. Un interesanti ir tas, ka tajā Gammas darbnīcā tajā laikā strādā 130 cilvēki. Tas ir milzīgs uzņēmums. Viņš strādā ne tikai ražo mēbeles, ražo arī pulksteņus, ražo arī apgaismas ķermeņus. Viņš rada visu interjeru. Tā es. Nu, kas tur pēc ir? Jā, tur ir kurpīts. Nē, nav kurpīts. Tur ir. Kas tur ir? Nu jau šī ir palme. Tas ir palmas lapas stilizācija. Nu, lūk. Nākamais stils ir tas, kas ir tur ir saglabājies tam mūsdienām. Vīdenēja. Tas ir tāds. Man patīk šo zonu restaurēt, taisīt cilvēkojām. Tas kā viss tiek vērts ar mani pārējā, bet es atstāju šo. Godīgi sakot, stils ir Vācijā. Vīdenējas stils ir radies Vācijā. Tajā laikā, kad ļoti karo tur tie franči, tie krieviem. Šis ir vairāk tāds Vācijā nav šī lielā kardarbība, viņi ir vairāk kā mierpilsoniskais stils. Viņš ir tāds vairāk uz ģimeni, uz sadzīvi. Tāpēc sievietes nodarbojas ar izšūšanu. Tā viņiem bija. Sievietes nodarbojās ar izšūšanu, tāpēc reku ir izšūšanas vādīgs, tas ir izšūšanas galds. Un šī tā banka, ko es gribu uzstāvīt. Tā manas rekālākā. Ten ir viens no tiem doktoriem, pusi ir manas inventoras. Es nezinu, kurš. Un šāds viņš izskatās. Tas ir to kopiju līdzīgi uztaisīt. Tas vienkāršotā, protams. Un tas ir piknika komplektiņš. Nevis plasmasa glāzītes, bet, kārtīgs porcelāns. Mantas, mēs paceļam galvas, paskatāmies pie tā. Un tad mēs dodamies tālāk. Tāds sako viens cilvēks. Paņkauls, Melnkops, tad ir pērlam mutriškam krēslam iekšā. Nu, lūk, šis pārstāv kādu stilu. Liektās tā lai rokoko. Neo. Nu, neo rokoko, tas ir taisnās kājas namī. Klasicisms, tas ir klasicisms, vai tu līdzīgi klasicismam ar visiem gobelēniem, bet citi materiāli izmantoti, biezāks finieris, jo tad ir rūpniecība attīstības. Nu, šāds veids mēram apģēri. Nu, te ir visa kā. Un es esmu speciāli, es nezinu, ko es meklēju, kaut ko skatos par to historismu un īstenībā attīstās jau arī fotogrāfijas tajā laikā. Un tad, kad tu skaties bildes, reāli tā istaba ir piebās. Arī, kad skaties, reāli, viņi tā ir dzīvot. Man interpretācija ir tāda, šeit neattīstās konkrēts stils, jebkurš pasūtītājs var pasūtīt ēku, Cesvainas pils. Arī ir, tā ir vairāk saucās eklektika, tur ir dažādi stili, tur ir gan romānika, gan gotika apvienota. Saimas nams ir vairāk kā romānika, tas četrādīgais, ja? Viņš var pasūtīt, ja te ir kādu stilu, un viņam viņu uzstāst. Nav atsevišķi stils kā tas Vīdenējas. Nu, lūk, un tas pats ir gan ar interjeru, gan ar arhitektūru. Un tā, jā, tā ir Vīva, un šis ir Cervantesa galds. Viņu ceļot virsmu, viņam nolaižās uz leju plaukšanu. Šitie, kas ir fotografi, viņi ir nelaižas, vai ne? Es nezinu, Jā, tā sieviete no kādu dzimtu. Jā, tā būtu.
Nu, te var redzēt bildēs, kā viņi tajā laikā ģērbās. Pols, on. Es nezinu. Es tiešām nezinu. Nu, lūk, un Tā ir te. tad visu hidroskādā. Tad visu Es portrets, tas uz mani neatsies. Lampas ievērtējām, cik daudz ir dažādi. Tas ir rokoko, tas ir laikam klasicisms. Tas ir Un šitais ir... tas ir rokoko. Nu, lūk, un te mēs varam redzēt arī skapi. Un tad noslēdzas mūsu izstāde. Formas ir lietās formas parādās, reku. Augu motīvi. Kas vēl ir? Dzīvnieki, šis pāris, visādi kukāji, kurpāji. Arhitektūra. Arhitektūra ir. Es dzīvoju māju Jugendstila. Nu, lūk, Jugendstila muzejs ļoti labs ir Alberta ielā. Tur ir Jugendstila muzejs, kur ir tāds, ka tu ieej iekšā, tad visas telpas ir atrastorās, ka tu būtu iegājis Jugendstila. Jo Jugendstils bija tas, kurš pakārto arhitektūru cilvēku vajadzībām. Viņš izplānoja interjeru, un tad tas atspoguļojās ārējā arhitektūrā. Nu, lūk, kā jau stiliem, visi bija liekas līnijas, visās liekas līnijas, tur kājas, ja. Spogulīts tipisks Jugendstila. Slaidās S-veida sievietes, izlietās. Un tad kāds pasaka, sakal no tā visa noguru, ieejas portālu, tur drēvis, pasaka, atgriežamies pie klasiskajām vērtībām. Un tas pats Ampīrs, tur bija Ampīrs cilvēks. Jo vienmēr cilvēks kaut ko nogurs, un tad ir, un šis ir, es viņu sauc pa Neo-Ampīru, principā tas ir klasicisma otrā puse, tā, kad atkal atgriežas pie tām antīkajām vērtībām. Un tas krēsniņš, abi divi ir mans restaurāts, tur ir oriģināla āma. Viņai ir iepties, ka paskatās tas laudu labu vainas, es neesmu neko mainījusi, bet šitas krēsliņš, tur banka bija paņemts, bet šitas te krēsls, tas krēsls viņš bija, ko neviens turists neredz, pirms restaurācijas viņš bija šāds te kauncīts. Un tad atdala materiālus, koks, tur ir koks, finieris, priede, apakšā nofinierēts ar sarkanu koku, bronzas aplikācijas, un tev viņa nepieciešams ir atdalīt no visiem citiem, kas tur ir, tu noņem visu nost. Ja man šī tāda arī tikai no noņem apsējumu, bronzu notīra ķīski, un tad to visu saliek apakaļ. Šīs ir oriģinālās asprītes, neiedomājos nomērīt, bet viņas tiešām bija maziņas. Iesiet oriģinālās asprītes apakaļ, ja mums bija visu okidoki, un notapsēs, tad to visu salīmē. Notonē, salīmē kopā, piesit bronzas ar nagliņām, un tāds viņš izstāv gatavs. Un neviens turists nezinu, cik daudz darba ieguldīs. Un šī ir tā te aizlietības, ko es teicu, pie kogriezuma. Tas ir no jauna, šeit ir no jauna, te kaut kur latiņas ir un kaut kur te tās rozatīvas nezinu. Un kaut kur tā. Un nāja restaurēšana sekāja.
vārtiem, ar zvanu, nu tādu torni. Viņu arī uzceļ daļēji, rekordiem ten frontoniem ar degtiem ornamentiem, jo tagad tur nav nekā mums likt fasādi. Sāk celt, mums šitām ir realitāte, bet projektā ir šādi. Celt sāk ļoti ātri, tur uztājas ceptis, un tur nav nekā. Ievads karavīri palīdz, no Krievijas ievads strādā. Mužniekiem ir noteiktas nodevas, ir jāpiešķir koku materiāls, un mēs nemaldos 400, es tiektu pajūrīt. Izdarāt nezinu, Jelgavu. Sāk celt Jelgavu. Lielu daļu no šīm ten interieriem pārved uz Jelgavu. Mums ir ļoti skaista, bija paredzēta ļoti skaista baznīcas tēla, baznīcas iekāpa ar milzīgām skulptūrām, vispār barokom prieklājas, aizved uz Jelgavu. Jelgavu cieta kara laikā viņa tika nodedzināta, un nekas nav saglabājies no tā greznuma, kas bija domāts. Te interjeri, īstenībā tur bija ļoti skaists roko interjeris, ir bildes, kurš skaties, ka, ja tas viss būtu saglabājies, baigkoši. Nu, lūk, tā kā viņa apcietiņa, viņš atbrauc pēc 24 gadiem. Pils ir kā tiek apsagrāta. Bet tornis ir tik tālu, ka viņš vairs nav atjaunojams, un tad viņi uzstājas ar šīm te divām lauvām, un visu ārpusi vienkārši.